Esiet sveicināti Divāna stūrī, kur mēs runājam par jūsu iesūtītiem jautājumiem un tēmām. Ar jums šodien kopā ir Rihards Golmans, Valters Sidorenko un Amanda Strīķe. Nu ko, ķersimies pie lietas un skatīsimies, kas mums ir sagatavots. Valter nosauc ciparu no 1 līdz 8. 7. Skolotāja dzīve, grūta vai viegli? Es domāju, ka tā ir grūta, jo es nezināju, grūta, jo visi skolēni tur viņu mēģina tā kā nokaitināt, lai ātrāk no stundas palaikšu un labāks atzīmes ieliek. Mēs tieši par šo jautājumu ar prievalodas skolotāju runājām ceturtdien, un es domāju, ka tas ir ļoti grūti, jo skolotāji mācās ļoti daudz, bet viņiem maksā maz, un tas ir tā, kāpēc? Nē. Jā, bet visu vasaru vienojās atvaļinājums. Nav viņiem visu 2 mēneši viņiem ir. Nav. Es skolotāju Dravniecei jautāju 2 mēneši, 8 nedēļas par 4 nedēļām vairāk nekā parastā darbā. Es vēl konsultācijā pie viņas sēdēju un jautāju. Un tas bija viņas brīvajā laikā? Nu, skolotāji vairāk nodarbojas kā labdarību, nekā pelnot naudu. Viņi vienkārši, es domāju, ka skolotājiem laba sirds un viņi vēlas palīdzēt saviem skolēniem. Grūti vai vienkārši? Vienkārši sakot grūti. Ļoti grūti. Viss. Kāpēc viņi vēl teikt? Es nezinu. Ne, labi. Tālāk, Amanda. 5. 5. 5. Ir spēt pārvaldīt vienu no 4 elementiem. Kurš tas būtu? Ūdens, uguns, zeme vai gaisa? Šis ir labs jautājums. Es nezinu, es domāju, es gribētu vairākus, bet labi, es palieku pie gaisa, jo tad es varētu varbūt lidot, ja man ir gaisa, un tas būtu tā, awesome, bet tas būtu gaisa. Gaisa. Es ņemtu zemi, jo zemē ir spēks. Es varētu kustināt pārvietot kalnus un klintis. Zemē ir spēks. Jā, tas ir āķīgais. Uguns jau ir poši. Piu, ar ugunīm šaudīties. Ar ūdeni. Piemēram, ja tas šaut man uguni, es paņemtu uguni, tad akmens sienu uzbūvētu. Ja tu man šaut ar uguni, tad es vienkārši varu... Es nonāku uz vientuļas salas, kuram būs svārīti roltoni. Man būs svārīti roltoni. Es, piemēram, tuksnesī, man būtu karsts, es uzbūvētu savu no akmens māju. Un nomirtu badā un karstā. Lai kur arī es nonāku, es varētu aizlidot uz to vietu, kur es gribētu. Lol. Kāpēc ne ūdens? Mēs ūdens. Mēs jau zinām, ka asins sastāv no procentā ūdens, tad mēs varētu kontrolēt cilvēkus. Tas ir vēl ģīnies, bet jā. Nē, zeme. Gaisa. Un piemēram, vēl zemē, metālā ir tehniski zemes gabali. Jā. Varētu metālu. Es varētu no metāla izveidot visu. Lodi un kādu. Es, piemēram, varētu apstādīt lodu, nezinu. Piemēram, varētu pannu salocīt. Tas ir ļoti noderīgs tālāk. Jā, tā ir panna. Es tehniski ņemtu ūdeņos un ļoti izslāpes pašlaik. Nē, tomēr gaisa. Viss. Richard, ko teiksi? Ciparu sauc. Nē, tu sauc. Kā es sauc? Jā. Nē, es nerīstu, es redzu jautājumus kādi. Tev ir arī jāatbild. Labi, paņemsim jautājumu, kurš, man liekas, visinteresantākais no visiem. Kuriem 2 Pokemon tēliem jūs līdzināties? Ak, Dievs, nopietni, nē, es taču nepārzinu Pokemonus. Tur varētu būt Jigglypuffs. Ko tas dara? Tas bija tas mazais apaļ rozīgais. Nē, es zinu Pikachu, tāpēc es būšu Pikachu. Jā, man vienreiz uz muguras pustatuvēja Pikachu 1 stundā, tas bija krūti. Jā, paldies, Dārta. Vai mums ir bilde? Mums nav bilde. Nē, mums ir internetā viss ir. Jā. Es būtu Charmanders, jo viņš bija vienmēr pozitīvs, un es esmu pozitīvs cilvēks, un tad man liesma, ka nenodzisīs. Kas tas bija? Tas bija iepriekšējā un šitā jautājuma apkārdājums. Es nezinu, tas ir Charmanders, jo viņam tā asti deg, un ja viņam tā liesma nodzies, tad viņš nomirst. Un tad arī viņam jābūt slai pozitīvam, lai tā... Es nezinu. Charmanders. Varētu pateikt kaut kādu magu, jo tas padoju. Man tas ir, pagaid 2 jāsauc. Es būšu Likitanks, jo
viņš nolaiž cilvēku, viņš padodas dzīvēm. Viņš ir lipīgs. Un es esmu no rītiem arī lipīgs. Pagaidi. Liktang. Kas tu būtu? Man vajag svidīgi atzīšanās, jo tev pārši Pokemons. Bet kas man atgāda? Nē, zini, Kāds smags. Tāds viņš bija dublis tāds čupa. Jā, tāds. Es atceros, bija tāds akmeņu veidīgs, kurš vienkārši ripoja visas samīcīgi. Golems. Jā, Golems! Jā! Un kādā sakarā es esmu viņam līdzīgs? Es gribēju kaut ko lielu un dubļāju. Netīrs, tāds. Tikai tāds sakums, tad tāds akmens. Golems. Blē. Jā. Labi. Un otrs. Magmāms. Tas smags. Tas ir Golems. Tad Golems viņam blē. Es varēju būt zubats, visiem zubats besī. Tas X-Pāns. Jā. Ok, nākamais jautājums. Sauciet cipari. Es saukšu. Kādu bija nosaukt jau? 7 un 5. Tad 1. Viens bija tas, ko es tikko jautāju. Tad 2. Kaķi vai suņi? Kāpēc? Suns, jo man patīk ļoti suņi, jo viņi klausīgāki, viņi uzticās. Viņiem var iemācīt trikus un jā, man ļoti patīk suņi. Man pašam ir suns, tāpēc. Kaķis māk kakāt vienā vietā. Es vinēju tikko tavu argumentu. Suns arī māk. Suns māk paprast. Tas ir kaķis. Suns māk paprast. Labi. Katsuns. Suns, kurš ir uzticīgs un māk arī iziet pakakāt vienā vietā. Kaķis ir, viņš tā kā dabas ninja ir. Tas ir, viņš māk kakāt vienā vietā. Viņš māk uzlikt tik fucking augstu. Viņš māk, jā. Nē. Jā. Man kādreiz arī patīk suņi, bet tad man nopirka suņi. Internets mīl kaķēnis, nevis suņus. Atvainojos. Suņi. Iedomājieties Labradors tāds mīl. Paskatīsimies statistiku. Un ko tas Cik daudz ir suņa video un cik daudz ir kaķu video? Kaķi videos. Kaķis var izlīst pa durvju apakšu. Bet ir Viņš smieklīgi. tie kaķi video, viņi tādi, ka tur vienkārši tie kaķi tur viņus tur cilām, tur liek viņam dēļ kaut dabas. Suns, viņš pats māk trikus, tur filmē tikai suns. Bet ar citu jāviens suns YouTube slavens, kurš māk dziedāt. Jā, māk runāt, dziedāt, jā, huskies. Tu paņem kaķi un viņš Un gumija. saspied Viņš viņu. ir ko darīt, ja ko tu gribi, tas kaķis. Jā, kaķis, kurš padodās. Tā, jā, mēs sapratām. Tomēr kaķi uzvarēja. Nē, mīļie skatītāji, suņi uzvar. Jūs mīl kaķi. Nē. Noskaidrosim. Tu favorītojiet šo tvītu, ja jūs mīlat suņus un tikai kaķi. Balsojiet komentāros. Balsojiet komentāros. Jā, tad lūdzu suņi. Balsojiet komentāros, suns vai kaķis. Un tad mēs redzēsim, kurš būs uzvarētājs nākamajā epizodē. Labi, pēdējo jautājumu. Amanda? 4. 4. Ko tu labāk izvēlētos piedzīvot? Zombiju vai citplanētiešu apokalipsi? Zombiju, jo es zinu, kā no zombijiem varbūt var izvairīties, jo es skatos zombiju filmas vairāk nekā citplanētiešu filmas, jā. Bet visās zombiju filmās, piemēram, Walking Dead, tur nevar apstrādināt infekciju, viss, it's done. Tas ir Walking Dead. Bija jebkura zombiju filma, cik zombiju filmas tas ir, kur skrien? Zombiju un... Es esmu redzējis Warm Bodies, es esmu noskaties visu sezons Walking Dead. Tad ir bijuši kaut kāds... Infekcija nav apstādināta. Un kaut kāds old Man school labāk zombiju. patīk filma ar Willu Smithu, kā pagaidi, tūlīt atceršos I'm Legend, vienkārši fantastiski. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Jā, Kā šajā filmā, Warm Bodies, viņi izārstēja to, kad zombiju apokalipsi. Nē. Bet ko tu darītu ar citplanētiešiem? Citplanētieši? Domā, ka viņi tev iesūktu Kur? krūti? Es redzēju šo filmu, kur arī ir Wills Smits. Independence Day. Jā, Independence Day, pastardiena, vai kas nolīdzīgs sanāk. Neatkarības diena. Neatkarības diena. Jā, pastardiena. Tas pats vien ir. Jā. Un tur
Gan jau šīs pasaules, gan jau Amerikā vai, protams, Latvijā ir kāds, kurš māk ritīgi labi vadīt ciklētiešu kuģi. Ja mēs dabūtu vienu, mēs varētu tieši tāpat kādējā filmā iet mādas tajā kuģī un piu. Kamēr mēs tur tikmēr mēs jau būtu piu paši. Kā tu zini, viņš ir ļoti labs? Viņš ir labākais visā pasaulē. Mēs, piemēram, ciklētieši atbrauc, viņi paņem tavu kaut kādu dzīvnieku un pārvērš. Suņi, jā, un iemāc beidzot nokāpties vienā vietā. Vienmēr tu būtu kaķis, vienmēr tavu kaķiņš pārvērš par kaut kādu tur cilvēku kaķi un tavs kaķis grib tev atriekties. Tagad tāpēc, ka viņš laik mocīja. Jā. Ok, ja zombiji varētu, pieņemsim, ka zombiju apokalipsē viņi māk skriet, viņi neiet lēni, viņi māk skriet. Viņi esam ciklētiešus. Es nezinu, es sev aplīmētu, tā kā jau zombiju tur, nezinu, ķeskām, tad es būtu... Bet es skriet filmā, varbūt tas nepalīdz. Nē, zini kā, kāpēc izdzīvot, ja tāpat visi nomirst, vienkārši uzreiz ātrāk nomirt? Ak, Dievs, ja būs zombiju apokalipse, es iešu kopā ar tevīm, es tev pamatīšu kā esmu un skriešu. Paldies, man būs draudzīgs zombiju apokalipsē. Tas ir tā, tu pati pasaki, padodies zombiju apokalipsē. Bet, ja nav, tu pats teici, ka ir infekcija, kuru nevar izārstēt, tad reāli. Nevar izārstēt, man tiešām nostrādā tas, ka es vēlos izdzīvot. Un tālāk, ja neviens uz pasaules, ja visi cilvēki, tu izdzīvo, teiksim ar vēl vienu cilvēku, un visi pārējie nenotiek neražošana, nekas, visi pasauli ir apstājusies reāli, visi ir tikai zombiji. Koncerti. Es, piemēram... Un tu teici ar kādu cilvēku? Man ir arguments, ja mēs būtu zombiju apokalips, aizbrauc kaut kādu salu vientuļu, un tur dzīvot. Pārtikt no augiem. Jo zombiju nemāk peldēt? Jā, viņi nemāk. Un ja tev vēl ir uguns, tu var uztaisīt uguni? Jā. Okay, tu dzīvot normāli uz... Jelgavā sāks zombiju apokalips, kā tiks uz salas? Tu aizies uz pastas salu? Uz pastas salu aizies un sēdies? Jā! Beigās, ciklētieši vai zombiju apokalipse? Zombiju apokalipse. Ja mēs gribam izdzīvot, tad ciklētieši. Mēs visi nomirt. Es gribu ciklētieši, lielākie iespēja, ka izdzīvos. Varbūt padalīsies tehnoloģijas. Varbūt varēs pavadināt ciklētieši, es nezinu. Jā, laba ideja. Ok, varbūt beidzam. Jā, tad noslēgsim šo raidījumu, lai iesūtītu nākamo raidījumu jūs jautājumus, izmantojot Twitteri, sūtiet uz Stabu TV kastu, izmantojot hashtag Dīvāns stūrs. Ar jums šodien kopā bija Rihards Golmans, Valters Sidorenko un Amanda Strīka. Šeit būs links uz Main TV, kurš nesen ir iznācis ārā. Es tik saku, ka mums beidzot ir iznācis ārā sērija. Jā, tā ir. Jā, to es saprotu. Un paldies par raidījumu. Čau! Un tiekamies tā.